Labrīt, labvakar! Jūsu uzmanībai raidieraksta Basket studija 2+1 kārtējais ieraksts. Tātad atgādinu, 2 tas esmu es, raidieraksta vadītājs Gunts Keisels un mūsu klausītāju cītīgi iesūtītie jautājumi. Un +1, tā teikt, nelielai intrigai. Šobrīd tā kā vīriešu basketbols ir prioritāte, Latvijas basketbola līgas finālsērijā aizmetusies intriga. Eirolīgas Final Four tuvojās, valstsienība nav aiz kalniem un cītīgi sekojam mūsu spēlētāju gaitām ārzemju klubos. Bet par vīriešiem runā daudz un dikti visapkārt. Jā, mēs šobrīd tomēr paliekam pie meitenēm, paliekam pie pēdējā mēneša laikā jau iestrādātās tēmas - sieviešu meiteņu basketbols. Un +1 šodien ir, es teikšu, cilvēks 2 vienā. Cilvēks, kas ir sevi šovasar apliecinājis Vācijā, un cilvēks, kas es ceru, ka vasarā apliecinās vēlreiz arī Latvijas jaunatnes izlases galvenā trenera statusā. Tad Latvijas U16 izlases galvenais treneris Matīs Rožlapa. Guten Tag, Herr Rožlapa! Jā, guten Tag. Pareizāk jāsaka servus, tas ir tāds bavāriešu. Kā Servus, sasveicināt. jā, neaizdomājās, bet tiešām. Minhenes Bayern stadionā, kad ieiet pirms futbola, tur uz tādu stadionā pilnīgs uzraksts servus. Un tas pa ielai, tad to viss saka. Tā kā jā, prieks, paldies par uzaicinājumu. Jā, vai tas nozīmē, ka es apgūstu jau bavāriešu dialektu, mazliet izlaižot vācu to klasisko valodu? Nē, tik labi nav. Protams, tādas pamatlietas ieiet veikalā, nopirkt, pajautāt produktus, kafejnīcā ieiet beķerējā, pareizāk sakot, nopirkt tur iztās maizītes un kafiju. Tādas lietas es māku, bet problēmas ir ar saprašanu. Nē, saprast es māku labi, bet ir bišķiņ grūti, kad viņi ļoti ātri visi runā, un es neesmu tik specializējies pagaidām, lai varētu saprast to atšķirību, kā, starp tajiem novadiem. Jā, labi, vispirms atgādināšu faktus. Tātad Nordlingen komanda Vācijas Bundeslīgā 5. vieta regulārajā sezonā. Ceturtajā finālā, ja es pareizi sapratu, tur bija 2 spēļu summa, ja, un ceturtajā finālā zaudējāt. Līdz 3 uzvarām bija. Tad es nepareizi paskatījos pēdējās spēles tikai. 2-3 vai 1-3? 1-3 zaudējumi, jā. 1-3 zaudējums ceturtajā finālā. Tā pašā laikā Vācijas kausā tikāt līdz fināla spēlei. Tas izskatās, ka tie sportiskie mērķi tā kā vai tik nav pat pārsniegti, ja atceramies to sajūtu, kāda bija pirms sezonas, varbūt arī tos mērķus, kāda bija izvirzīta tavai komandai. Jā, noteikti. Protams, vienmēr gribās labāk un vienmēr gribās vairāk izspiest, bet ja tā vēsprāt, tagad jau daudz laiks pagājis ir un daudz kas ir pārdomāts, apdomāts, un sezonas sākumā kopā ar vadību tur tie mērķi, kādi tika izlikti, tad, godīgi sakot, sākumā tur tika skaitīts, šīs komandas mums vajadzētu abas reizes uzvarēt, šo komandu abas reizes pret šo komandu, ja mēs 1-1 nospēlēsim, būs labi, ar šo 1-1 nospēlēs, un tad beigās tur bija ap 6-7 uzvarām. Un tāds, beigās mēs ar 15 pabeidzām, bija tā, un vēl bija ļoti daudz spēles, kur mēs abiem finālistiem zaudējām, gan Albai izbraukumā, gan mājās sīvas spēles bija, gan ar to pašu Kelteru, kas finālā spēlēja -1 mājās zaudējām, un bija ļoti daudz labas spēles, un varēja būt labāk, bet, nedaudz kaut kas pietrūka. Tā kā, jā, noteikti droši vien, kad izvirzītos mērķus pārsitām, pārkāpām viņiem pāri, bet, protams, kad gribējās jau vēl vairāk, un tāda, nepiepildīta darba sajūta jebkurā gadījumā palika. Bet tie mērķi bija saskaņoti ar kluba objektīvajām iespējām nokomplektēt sastāvu, taču noteikti, vai ne? Jā, protams, visi tur ļoti labi apzinājās, kādi mums ir spēlētāji. Teiksim to, ka ir jaunas meitenes un ar mazu pieredzi. Teiksim tā, mums bija 2 Enija un 1 Vāciete 2004. gada meitenes, kas spēlēja liels minūtes nevienā īsti citā komandā, izņemot līgas vērtīgākā spēlētāja. Arī 2004. gads bija
Bet bija ļoti maz īstenībā tādas meitenes, kas it kā 2004. gada jau 19, bet tomēr nav viņām daudz iespējas. Tad bija meitenes, kas bija no otrās divīzijas, kuras īstenībā nav spēlējušas pirmajā divīzijā. Un tad bija tāds, attiecībā no tā arī tika vērtēts tas, uz ko mēs ejam. Un skaidrs, ka beigās bija tāds visiem neliels arī īstenībā pārsteigums par to, ka es jau arī teicu vadībai, ka es esmu īstenībā priecīgs par to, ka mēs esam uzauguši līdz tam, kad tikko mēs sapņojām, ka mēs vispār tur 6 uzvaras dabūsim, un tagad mēs pārdzīvojam, kā mēs tur kaut ko varam nevinnēt. Ka tas viss izaug un ka tās ambīcijas ir un ka gribās. Bet jā, tā kā bija tīri, es domāju, finansiālajā tajā ziņā un spēlētāji varbūt tās iepriekšējās, nezinu, nevis reputācijas, bet tas, ko viņi bija parādījuši līdz šim, visu to saliekot kopā, noteikti, kad bija izvirzīti tādi tam brīdim atbilstoši objektīvi diezgan tie mērķi, kurus mēs sasniedzām un pat pārsitām. Cik tev bija teikšana tajā komandas komplektācijas procesā, respektīvi, vai bija spēlētājas, nerunāsim par viņu reputāciju, bet teiksim, spēlētājas, kuras tu zināji, kāpēc viņas ir komandā, vai bija arī tādas, pa kurām tu nebija tādās sajūsmā, labprāt būtu redzējis kādu citu? Nē, īsti, teiksim, tā bija 2 meitenes no otrās divīzijas, pa kurām man nebija teikšana, vienkārši viņas tika piesaistītas, tā kā nolika faktu priekšā, ka šeit mums ir spēlētājs. Bija viena vietējā meitene, kurai ir 2007. gads, tad viņa ir 17 gadi, kur tajā pilsētā dzīvo, arī nevarēja īsti izvēlēties, un viena meitene bija jau ar līgumu no iepriekšējā gada, arī īsti nevarēja, tā kā pēc tam pārējās meitenes gan varēja izvēlēties, vienkārši tās iespējas varbūt nebija tik lielas, un tās izvēles nebija tik daudz, tāpēc nācās būt tā kā diezgan gudriem nokomplektējot to sastāvu. Jā, ir tās divas pieejas. Viens ir, ka komanda jāveido no spēlētājiem, kas ir. Otra lieta, ka treneris var pieskaņot spēlētājus savai koncepcijai. Tad šai gadījumā bija drusku tas otrais variants, ka tu varēji ņemt spēlētājus, kurus tu zināji, kā izmantot un kā padarīt labākus. Es biju iedevis komandai to konceptu, kādus es gribu redzēt, tos spēlētājus, un apmēram kā es redzu, tiklīdz mēs uzzinājām, mums tur bija jāizvēlas starp 2 apmēram vācietēm, vienu saspēles vadītāju, tādu vidēji labu no tālās distances, kas kontrolē bumbu, dod piespēles, vai izvēlēties labu 3-punktu metēju. Skaidrs tajā brīdī, kā es zināju, ka mēs varam Eniju dabūt uz Vāciju, uzreiz es teicu, ka mums 2 saspēles vadītājs tādu tipu vienādas nevajag, un redz, kur ņemam tur to, kas labāk met. Un tāpat arī attiecās uz amerikānietiem, kurus mēs piesaistījām. Es pateicu komandai, kādus es negribētu tos spēlētājus, kādu tipu apmēram redzēt, ka es gribētu tādus universālākus, ātrākus, kurām var vairāk pozīcijās spēlēt, jo skaidrs, ka ja mēs gribam cīnīties ar tādām klasiski labi nokomplektētām komandām, mums kaut kas nedaudz tāds citādāks jādara. Jā, bet tās iespējas varbūt nebija tā, ka ļoti daudz. Un es domāju, ka diezgan daudz veiksmes faktors, kad, ja jāizvēlās starp 2 spēlētājiem, mēs trāpam uz īsto, tur kaut kādas ārpus laukuma grūtības tie spēlētāji varbūt sagādā, un nebija viegli cilvēki, vismaz priekš manis, bet uz laukuma nevarēja vispār sūdzēties, tā kā visu darbu izdarīja, un mēs tieši pēc sezonas arī par to runājām, kad daudz bija tādas lietas, kur tiešām sakrita, un tā kā mēs negaidījām, ka tā tas var izvērsties, ka tur, nezinu, vācieti, kurai bija iepriekšējā sezonā 0 punktu vidēji spēlē, tad šajā sezonā tur 12 punktus vidēji spēlē met, un tas ir tāds, ko īsti tu nevar prognozēt. Tu vari tikai cerēt, ka tā būs, tu vari atļaut spēlēt, tu vari dot uzticību, bet tu jau īsti nevari prognozēt, kā tad būs. Tā kā bija daudz labas tādas pozitīvas sakritības. Prognozēt nevar, bet tomēr vai tas bija tāds izteikts pārsteigums kādreizēm sportā arī gadās, vai kaut kāds mērķiecīgs darba rezultāts? Nē, protams, skaidrs, ka daudz trenējāmies, un es domāju arī, gan jau kaut ko taktiski arī pareizi mēs izdarījām, ka mēs labi spēlējām un varbūt salikt kopā tos spēlētājus tā, lai viņas katra var parādīt tieši to savu labāko lietu, ko tas bija mans īstenībā tas viens tāds sezonas uzstādījums, kad mēģināt izdarīt tā, lai tie spēlētāji neizskatās slikti, jo viņi dara kaut ko tādu, ko viņi nemāk.
Un līdz ar to mēs ļoti novienkāršojām to spēli līdz tam, ka katrs izdara tieši to, ko viņš māca. Tajās spēlēs, kur tas vislabāk izdevās, tur arī mēs vislabāk spēlējām. Un tiklīdz mēs ar tādu nedaudz kaut kur sāka pieklibot, ka kāds spēlētājs jau kaut kur neizdarīja to savu minimālo darbu, tad arī mums uzreiz tā komanda sāka buksēt. Pieminēja Eniju Vīksni. Viņai šī bija pirmā sezona ārzemēs 19 gados. Pret leģionāriem jau visos sporta veidos, visās sporta spēlēs īpaši un visās valstīs arī ir īpaša attieksme, īpašas prasības. Kā bija no Enijas arī tika gaidīts tāds jau atbilstoši līgas līmenim sniegums, vai viņai drusku bija tā kā avansiņš, ka jauni spēlētāji varbūt visu savu priekšā, varbūt pirmā sezonas iespēlēšanos? Ja mēs runājam tieši par komandas vadību un par cilvēkiem, kas bija apkārt, neskaitot mani, tad es domāju, ka visi bija patīkami pārsteigti par viņu. Tomēr brīžos, kad es es, protams, vienmēr gribu, lai viņi labāk spēlē, un es daru visu, lai viņi to izdarītu, un cenšos visos variantos palīdzēt, protams. Bet brīžos, kad man likās, ka tā kaut kas neiet un kāpēc nesanāk, tad man vienmēr tieši vadība teica, ka Matīs, paskaties, reāli viņai ir 19 gadi. Līgā neviens saspēles vadītājs nav viņas vecumā, kurš var, nezinu, kausa finālā nospēlēt 20 pāri kvalitatīvas minūtes un reāli aizvest tur komandu tālu. Un ka viss notiek, ka viss ir procesā, ka ir uz tā pareizā ceļa. Tas man palīdzēja arī bieži tādu realitātes sajūtu saprast. Bet, Enija, es varu tikai to labāko teikt. Malacis, es domāju, protams, bija grūtāki brīži un bija vieglāki brīži. Bet es domāju, ka labi sev parādīja un labi nocīnījās. Viņa, es domāju, visi priekšā. Viņa saprot, ko viņa dara. Viņa ir mērķtiecīga un iet uz to, ko viņa grib. Un visi priekšā, tāpēc es esmu priecīgs, ka viņi, cik es zinu, tad viņi paliek tur. Es esmu priecīgs, jo viņi tagad spērs to nākošo soli. Būs cits treneris, ko viņi nepazīst. Es domāju, viņai tas ir tieši šobrīd nenormāli svarīgi. Spēt sevi pašai pierādīt citos nedaudz apstākļos un ārpus tā kā tieši. Jo viņi bija ārpus Latvijas, bet tomēr latviešu treneris, ar ko var runāt latviski un ko viņi jau zina diezgan ilgi. Un es domāju, tagad jāspēr nākošais solis, ko es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņi izdarīs. Ģērbtuvē runājāt latviski? Cits neskatījās caur pieri? Bija īstenībā tā mēs nerunājām latviski. Bija, ka spēlēs, es kaut ko viņai tur pabļauju uz laukumu, nedaudz varbūt latviski. Bija tāds smieklīgs incidents, ka es viņai teicu, ka laikam jābeidz man ar tevi tajā spēļu laikā runāt latviski. Viņa teica, treneri, krieviski arī jums jābeidz dažreiz runāt. Ka pasprūk kāds sliktāks vārds. Tad es tā sasmējos, tad kaut kas nav labi. Bet tā kopsumā, nē, visur treniņos, kur bija kaut kas pa tēmu, tur runājām tikai angliski, lai nav kaut kādi pārpratumi. Un tikai tad, ja mēs kaut kur divatā runājām vai video skatījāmies, varbūt spēles laikā kaut ko specifisku, tur kādu sadarbību nospēlēt vai kaut ko priekšā nedaudz pateikt, tad es tur latviski viņai pabļauju, lai vieglāk saprastu. Jā, labi, pagaidām sieviešu basketbols Vācijā. Mēs tagad zinām, Vācija spēlēs Olimpiskajās spēlēs, Vācijas sieviešu izlase, mēs tur nespēlēsim. Tas mums ir tā kā priekšā. Bet kāds ir tas līmenis uz vietas, ko nozīmē Bundeslīga? Gan sportiski, gan varbūt organizatoriski arī. Sportiski pirmkārt, es domāju, ka, manuprāt, diezgan spēcīga, diezgan laba līga. Skaidrs, ka, ja paskatās tos finansiālās iespējas, un arī šobrīd es komplektēju komandu, nevar salīdzināt ne ar Poliju, ne ar Beļģiju, bet es domāju, ka tieši tas, kas uz tā laukuma notiek, manuprāt, nav it sevišķi tādās vidusmēra komandās. Ir diezgan labi, ir laba intensitāte, un es domāju, skaidrs, ka tādas Latvijas izlases meitenes, kuras ir tur vairāk par 24 gadiem vecākas, viņām tur jau attiecīgi viņas jau ir pāraugušas droši vien to līmeni, bet tādām jaunajām meitenēm ir ļoti labi. Kas man ļoti patika, bija tas, ka, ja neskaita komandu, kas bija pēdējā vietā, Leverkuseni, tad 11 komandas bija tā, ka es domāju, nevar nevienu spēli braukt ar domu, ka te būs
paskriesim tā mierīgi un uzvarēsim. Ka tomēr nenoskaņojoties bija grūti spēle ar jebkuru komandu, un tas, manuprāt, ir ļoti labi, kad nav tādas tukšās spēles. Bija ļoti maz. Okay, manai komandai droši vien, ka viņas bija pavisam maz, jo mēs turējāmies līdzīgi ar visām stiprajām komandām un arī turējāmies līdzīgi ar visām nosacīt vājākām komandām. Sportiskais līmenis, manuprāt, ir labs. Droši vien, kad jāuzlabo ir organizatoriskais līmenis līgā, par ko viņi visi saprot, kā tas ir, kad ir daudz lietas, kas ir jāuzlabo. Un viņi to it kā dara, tagad tur veic soļus uz priekšu, teiksim, tieši tajā mārketinga ziņā viņi grib mainīt dažādus uzstādījumus, ka vajag visām komandām, pieņemsim, LED tos ekrānus, kur sponsors var rādīt, jo tas uzreiz daudz vairāk var parādīt, nekā ka vienkārši to banners stāv visu spēli. Dažādas šādas lietas, ko viņi mēģina, kas attiecīgi varētu palīdzēt piesaistīt vairāk finanses un pacelt to līmeni. Tas no līgas puses tāds. Un pa komandām, es domāju, ļoti atšķirīgi ir, manuprāt, bet noteikti, kas man personīgi medicīnas tie apstākļi varbūt gribētos būt, lai ir labāki. Ko es no vienas puses arī saprotu, ka tas droši vien ļoti dārgi izmaksā medpersonālu tur full time iegūt. Un es arī saprotu, ka tā komanda, kurā mēs bijām, ir mazpilsēta. Un, lai tur dabūtu kādu speciālistu, ir krietni vairāk finanses jāiztērē nekā daudzās citās komandās, kur ir universitātes, kur ir daudz opcijas, ko darīt ne tikai ar basketbolu, kur tad ir vairāk vienkārši tie varianti tieši tam medpersonālam. Un tās ir tās lietas, manuprāt, kas tur iet cauri visur, bet visi to apzinās un visi cenšas tajā ziņā progresēt. Tagad viņi arī maina dažādas noteikumus tur par tribīnēm, par to, ka skatītājiem vairāk jābūt visas tās līnijas jālīmē ciet vai vajadzīgas grīdas, kur nav līnijas. Un spēr soļus uz priekšu. Vienkārši tas, par ko klubu uztraucās, ir, ka vīriešu basketbols to izdarīja 10 gados, tās pārmaiņas ilgi bija, tad šeit ir tā, ka tas strauji uzkrīt uz galvas tas viss, un kā komandām diezgan daudz vajag tos budžets papildināt. Jā, bet, respektīvi, es saprotu, ka tā sabiedrība ir diezgan raiba. Ir tādas izteikti mazās pilsētiņas, ir arī lielākas pilsētas, jā. Jā, tieši tā. Bet budžetu ziņā atšķirās arī tā varēšana, vai cik tu esi informēts par to, vai plus mīnus ir apmēram viena svara kategorija? Nē, protams, atšķirās budžeti, es domāju, diezgan ievērojami. Un vismaz šobrīd arī es redzu, kāds bija iespējas iepriekšējā komandā un kāds man ir šobrīd iespējas, tad es domāju, ka ļoti atšķirās. Teiksim, es zinu, pieņemsim Berlīnas Alba, lai piesaistītu spēlētāji atnāk pie viņiem, tad sezona beidzās, un viņas turpina dzīvot dzīvoklī. Un tiem priekšvāciešiem Berlīnai dabūt dzīvokli kaut kur centrā ir, tas ir ļoti daudz, un līdz ar to tas klubam arī daudz izmaksā. Un noīrēt tur uz visu to gadu dzīvokli, un līdz ar to ir daudz tādu instrumentu, es domāju, kā viņi vietējās spēlētājs piesaista. Bet budžeti ir atšķirīgi, protams. Tā kā es domāju, iepriekšējā sezonā mēs bijām 5. Virs mums bija, es domāju, visas komandas, arī zem mums bija daudz komandas, kuras bija krietni turīgākas. Jā. Jūsu komanda pārstāv mazu pilsētiņu. Cik tur svarīgi bija tā sociālā vide, tā komunikācija ar vietējo publiku? Jā, teiksim, tā. Īsti jau tāda baigā tur komunikācija nebija. Tik cik mums bija mājas spēles, uz spēlēm skatītāji daudz nāca. Mēs tieši kaut kad ar Reniju vēl runājām, ka Ziemassvētkos mums bija, manuprāt, 22. decembrī un 30. decembrī bija 2 spēles, uz kurām bija kaut kādi 1200, 1300 skatītāji, un tur bija uztaisīts pasākums ar dejotājiem, ar orķestriem, ar visu. Un pēc tām spēlēm bija tā, ka atnāca 700, un tad tev liekas, pustukša zāle jau tāda ir. Bet tāds kaut kāds darbs tur pilsētā, pieņemsim, es nezinu, baigi. Kaut kur bija, kad es aizēju uz trenižera zāli, man tur nāca klāt kaut ko pasveicina, un tā es
kā bija spēlētājām, tas jāprasa Enijai. Es tik labi nezinu, tā uz ielas man baigi neviens neko, nevienu reizi nenāca klāt, neko neteica. Jā, bet, teiksim, komandai bija svarīgi, lai tomēr būtu tie 1200 skatītāji, nevis tukšā zālē. Vai tīri emocionāli, vai tur arī kaut kāds finansiālā interesētība arī? Tas jau, protams, tās ir finanses un skatītāji nāk un maksā pa biļetēm un pērk kaut kādas ēdienus un dzērienus spēles laikā. Jā, tā kā komanda ļoti cerēja, ka mēs tās mājas priekšrocības play-offos dabūsim, diemžēl arī neizdevās. Un tas arī droši vien, kad nedaudz jau iegriež, ka tev play-off ir, un tur, man liekas, bija spēle piekdien un svētdien, kas ir izcilākie, manuprāt, laiki. Un jā, tur nedaudz neizdevās, bet jā, tā kā īsti es tieši vienmēr prasīju par to, jo viņi nav vēl joprojām sapratuši to korelāciju, kad nāk tie skatītāji un kad nenāk, jo bija tā, ka mēs zaudējam, es atceros, man liekas, mēs zaudējām Berlīnas Albai, un man vadība saka, ka šitā skatītāji visi bija tik priecīgi, visi nāk un saka, mēs tur pa 4 vai pa cik mēs pa 2 vai 4 zaudējām. Un visi ir tik priecīgi, ka mēs esam zaudējuši. Un viņi apmēram visi ir priecīgāki nekā, kad atbrauc tur vāja komanda un mēs 15 pieņemsim uzvaram. Tā kā viņi to korelāciju arī nesaprat, kad īsti tur sestdienās nāk vai svētdienās nāk, vai ja 4 spēle nāks vairāk nekā 6. Un tur viņi arī par to vēl cīnās, kad nāk tie skatītāji vairāk. Jā, labi, ņemšu tālāk mūsu klausītāju jautājumus, un viens klausītājs ir diezgan zīmīgs, tāds varbūt pazīst, ir tāds puisis Rudolfs Rūzīts. Dzirdēts, jā. Jā, tad, Latvijas U19 čempionāta uzvarētājs šogad, ja kas svaigākais tituls. Jautājums, kāds ir būtiskākās atšķirības starp top 4 komandām Baltijas basketbola līgā un Vācijā? Tā, Baltijā top 4 bija TTT, LCC, Ibirkšs un Neptūns. Es domāju, pirmām kārtām, manuprāt, vienkārši Vācijā spēlē krietni intensīvāk to basketbolu komandas. Es domāju, daudz agresīvāk sedz un daudz ātrāk skrien. Teiksim, Berlīnas Alba bija tāda 100%, viņi bija čempions, 100% tāda aizsardzības komanda. Viņi uzbrukumā tas talants nebija varbūt tik liels komandai, bet viņas varēja vinēt spēli 49, 48, pieņemsim. Un tiešām gāja un riktīgi sedza un fiziska komanda un visu spēli tā intensitāte bija. Es domāju, vienu tādu spēli nospēlējot, meitenes jūtās tā, it kā būtu 2 mačus pēc kārtas nospēlējušas. Pieņemsim, 2. vietā bija Keltens, un tā ir tipiska tāda bagāta komanda ar pieredzējušiem spēlētājiem, kuras tā kā pasīvāk spēlē, nedaudz slinkāk, bet galva strādā, pieņem lēmumus un pret viņām bija vieglāk spēlēt. 3., 4. Hanovera un Halle, kas palika arī, intensīvas komandas. Tā kā es teikšu godīgi, manuprāt, lielākā atšķirība ir tieši tā intensitāte un tāda agresivitāte. Tik, manuprāt, mēs šeit vispār spēlējam gudrāk. Es tā domāju, ka spēlētājs ir gudrāks, pieņem labāks lēmums. Arī treneri, manuprāt, ir tā kā vairāk spēlē ar galvu, tad tur ļoti daudz tāds fizisks basketbols, daudz turēšanas, daudz cīņas, tāds liels ātrums, nevienmēr pamatots. Tas ātrums ir gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tā kā tas ir pagrūti diezgan salīdzināt tās līgas. Bet, ja teiksim, ņem TTT Rīga labāko izpildījumu, kas es pieļauju, ka bija nevis Baltijas līgā, tomēr, bet FIBA kausa izcīņā? Tad jau, ja skatās tā tīri pēc rezultātiem, ja Keltens spēlē finālā un sezonu regulāro pabeidz 2. vietā, bet Eirokausā netiek no grupas ārā, tad jau tā skatoties, protams, ka TTT ar atrāvienu jābūt 1. vietā. Bet tā grūti tā salīdzināt. Tā kā, no vienas puses varam sist sev uz pleca, ka esam vismaz tajā flagmaņa līmenī esam baigi labie, bet ilgtermiņa attīstībai, droši vien 22 vietas. Jāsaprot arī, lai salīdzinātu līmeņus. Vispār es tiešām visu cieņu TTT izcils sezonu Eirokausos.
Protams, kad es runāju arī ar Mārtiņu, ka gribās jau arī gan to Venēciju vinēt, un mērķi jau bija vēl augstāk un ambīcijas. Bet pieņemsim, Vācijas komanda, ja spēlē Eirokausā, viņi atbrauc trešdienā, viņiem pēc tam ir jābrauc tur ar autobusu, nevis uz Olimpisko centru spēlēt. Pieņemsim pret RSU, bet tev jābrauc Kelternam uz Berlīni 8 stundas. Tad tas nozīmē, ka tu principā netrenējies, un tev tā spēle ir riktīgi, tu nevari atslābis nedaudz aiziet. Tā kā es domāju, ka tas arī apgrūtina tieši šajās, nezinu, arī Francijā, es domāju, tāpat ir Anetei komandā bija, ka tev tā vietējā līga jau ir tik līdzīga, ka tu nevari nedaudz atslābināties. Es nesaku nevienā brīdī, kad tev uz kādu spēli iet atslābinājušies, bet tomēr, pieņemsim, spēlējot ar kaut kādu gan BS Rīgu vai RSU, neminēsim piemērus, jau skaidrs, par ko tu runāji. Vienkārši tā atšķirība līmeņi jau ir, un tad tur ir varbūt nedaudz tuvāk. Tā kā, grūti tā tiešām izvērtēt un pateikt. Noteikti TTT ir, es domāju, augstā līmenī šajā sezonā. Jā, bet starp citu par loģistiku, no Bavārijas kaut kur arī lidojāt vai pārvietojaties ar? Nē, braucām visur ar autobusu. Tādi garākie izbraukumi bija kaut kāds 7 stundas kopā ar pauzīti, bet mums bija liels autobuss, es domāju, un nebija tik grūti, ņemot vērā vēl, kad pārsvarā lielākoties bija viena spēle nedēļā, līdz ar to nebija tik traki. Varbūt tas mums nedaudz play-offos izsita, kur es zinu, ka spēlētājs bija diezgan dusmīgs, ka mums 6 stundas bija jābrauc, tad piekdienā jāizbrauc, tad braucām apakaļ, tad svētdienā atkal uz spēli jābrauc, un tur bišķiņi īsti, un braucāt spēles dienā? Jā, un nepalikām pa nakti, un līdz ar to tur play-offos varbūt tāds tur bišķiņi nācās risināt tādas emocionālas problēmas ar spēlētājiem par to, ka nebija īsti viņu prāt pareizi. Šai ziņā arī jūs bijāt tā kā sliktākos apstākļos nekā daļa konkurenšu, vai tur viss tā dara, vai ir arī klubi, kas var atļauties tā komfortu? Pretinieki, kā mēs zaudējām, viņas atbrauca, zaudēja tad to 3. spēli, viņām pateica, ka 4. spēle jāspēlē, viņas palika pa nakti. Es domāju, ka tādos play-offos lielākā daļa komandas brauc dienu iepriekš, un to vienu dienu tur paliek pa nakti, bet tādā regulārajā sezonā, es domāju, tikai kaut kādos tālos tur izbraucienos brauc dienu ātrāk pārsvarā. Jā, bagātajā Vācijā ne visi ir bagāti. Labi, vēl viens jautājums no malas, kā atšķiras komandas stafs apkalpošais personāls Vācijā un Latvijā? Tu jau pieminēji vienu aspektu, par medicīnu, ka varētu būt Vācijā labāk. Pieņemsim, mums bija, man bija asistente komandā. Uz sezonas beigām mums uz pašām beigām arī pievienojās tādos prakses nolūkos viens students, kurš tieši fizisko sagatavotību, bet mēs jau tur izrunājam, ka ir jau bišķiņ pa vēlu, kad viss, ko mēs jau esam izdarījuši, vienkārši te ir jādara līdz galam. Viņš to saprata. Tajā iepriekšējā komandā Nordlingenā, nebija varbūt tajā labākajā līmenī. Mums bija vairāk ārsti, tur vairākās slimnīcās, bet viņi bija tādi, kas, ja kādam kaut kas notiek, tad viņi ātri spēja tur samanīžēt pārbaudes un tādas lietas. Un fizioterapeiti, kura nav īsti full time, pilnu laiku viņi nebija klāt visu laiku, bet viņi darbojās ar spēlētājiem. Tā kā tā ir tā joma, kur noteikti, es domāju, vajadzētu uzlabot. Bet tas man bija daudz citas komandas, kur tas bija. Tā kā man nav tik viegli, es nevaru tā pateikt, jo es nezinu, kā bija citās komandās. Protams, vienmēr aizbraucot pie kādas komandas uz izbraukumā, tev jau liekas, ka tur viss ir, bet tāpat tās atbrauc kāda komanda pie mums, un mums arī uz soliņa tur 4 cilvēki sēž, un it kā liekas, ka kaut kas ir, bet, kad tu esi iekšēnē, tu saproti, ka tas viss varētu noteikti būt labāk. Tā kā Bet daudz komandas jau ir, kur viss ir kārtībā, kur ir fiziskie treneri, treneru asistenti. Un, manuprāt, tas ir tieši tajās pilsētās, kas ir lielas, kur tu papildus vēl kaut ko var darīt. Gan asistents treneri var trenēt papildus jauniešus, gan fiziskās sagatavotības treneris var kaut kādos, nezinu, vai arī pie jauniešiem, vai kādā
fitnesa zālē strādāt un tādā veidā šajā mūsu tieši pilsētā tas tieši bija tas, manuprāt, visgrūtākais, lai piesaistītos speciālists. Jā, bet labi, tas ir viens aspekts, ka Vācijā ne viss ir ideāli, ne viss ir vienādi un tā, bet otrais secinājums, ka Latvijā tie apstākļi faktiski ir salīdzināmi un tajās Jā, Latvijā labākajās ir komandās pat labāk. perfekti apstākļi Latvijā. Es tiešām domāju, ka mums ir apstākļi ir ideāli un es vienkārši uzskatu tā, ka ja mums šeit nav nauda, ko varbūt samaksāt spēlētājām, jā, kaut kur tādā ziņā pietrūkst, bet caur to visu mēs esam atraduši veidus, kā visu labāko nodrošināt. Medicīnu, es zinu, ekipējumus, un es domāju, lielākā daļa komandās tas viss ir, un tie apstākļi, lai trenētos, attīstītos, manuprāt, ir ideāli. Ir vērts reizēm tā paskatīties no malas un uzsist sev uz pleca, ja? Jā, protams, viennozīmīgi. Jā, labi. Tā ir jautājums, kāda lielākā atšķirība sieviešu basketbolā ar Vāciju un Latviju? Es domāju, ka tu jau tā kā atbildēji, ja runājot par to intensitāti un savukārt Latvijas basketbola gudrību. Varbūt jā. ir kaut kas piebilstams vēl? Nē, vienkārši es varu pateikt, ieskicēt nedaudz, ka es tur biju tuvā kontaktā ar tagad jau bijušo Vācijas to sieviešu basketbola virsvadītāju. Viņš būs U20 izlasē, tagad arī treneris Vācijā. Tā, lai vienkārši saprastu, kāpēc ir jānovērtē tas, ka mēs īstenībā pat tajā sieviešu basketbolā, ja ņem visus līmeņus kopā, manuprāt, esam pat priekšā. Varbūt, protams, Vācijā ir lielāks sasniegums tā, bet mēs varam cīnīties ar Vāciju, ka pieņemsim U16 vecumā, tātad tas ir gadu pirms, šobrīd būs U16 vasara, tad novembrī tām meitenēm 2008. gadiem bija nometne, kurā bija 98 spēlētāji uzaicināti. 2008. gada. Labi, man ir jāprasa precīzi fakti, bet es nezinu, vai mums Latvijā ir tik daudz reģistrēt 2008. gada meiteņu spēlētājs. Tā kā no turienes viņa atsijā vēl 30, tad ir vēl viena nometne, vai 36, tad viņa atsijā vēl 18, tad atsijā vēl 16, un tad no tām 16 izvēlas. Un tā kā tādai valstī ar tik milzīgu atlasi, es neredzu, kā var būt slikti rezultāti. Jābūt rezultātiem, ja tev ir tik nenormāli liels tas kvantums. Tas, ko es redzēju realitātē, bija, man izdevās pastrādāt ar vienu talantīgu, visticamāk, kas būs arī kandidātos U16 talantīgu meiteni no blakus pilsētas, palūdzu aizbraukt, pastrādāt. Es ar viņu parunāju, un viņa dzīvo vienā pilsētā. Pirmdienā viņai treniņš ir kaut kur vienā vietā, otrdien viņai tur ir iedot programmu, iet kaut kur savā pilsētā uz trenažieru zāli, trešdienā viņai nāk individuāli treneris, tad tur es biju vienu brīdi pieslēgts. Tad ceturtdienā viņi brauc pie kaut kādas citas komandas, un tā visu laiku šaudās, kad es tā sapratu, ka reāli tas darbs ir tāds neorganizēts. Un tad arī es vēl vairāk sapratu to, ka vienkārši tā valsts tiešām nenormāli, vienkārši daudz cilvēku, milzīga atlase, un ka tos talantus vieglāk ir atrast, ja tev ir 100 bērni, nekā ja tev ir 20 bērni. Bet no tā, ko tu tikko teici, varbūt vieglāk atrast un lielāka iespēja uzdurties talantam, bet grūtāk attīstīt, jo kā tā loģistika tur izstrādā. Jā, vienkārši viņi pēc tam to bērnu paņem tālāk. Piemēram, tā konkrētā meitene, viņa, man liekas, jau brauc uz nākošo sezonu uz to sporta ģimnāziju, kur viņi varēs tad full time trenēties, viss jau būs sakārtots. Vienkārši tas pats sākums varbūt ir. Bet, protams, to visu sakot, man tieši tajā pilsētā bija tāds Vācijas jauniešu basketbolā laikam leģendārs treneris, un viņš tagad ir būs delegācijas vadītājs U16. Man bija labs kontakts ar viņu, mēs zinājām viens otru jau pieredzējis. Un viņš teica, jā, bet tu saki, ka jums maza atlase ir, bet tev jau 12 cilvēku uz laukuma jāuzliek. Mums 12, viņš saka, ka tie 12 mums ir vienādi abiem. Un kad tā jau tas ir, kad es jau, mēs esam atraduši kaut kādas variantus, tāpat kā cīnīties arī pret to visu. Jā, labi. Vēl viens jautājums, vai saskāries arī ar kluba vadības iejaukšanos trenera darbā? Nē, nevienu reizi man bija. Es tiešām
ļoti pateicīgs. Tas man bija 100% uzticība. Bija, kas, manuprāt, ir ļoti labi. Mums bija ik pa nedēļai, ik pa 2 nedēļām mums bija tāds treneru un menedžeru, sporta vadītāju. Sporta direktori bija 2 tādi. Viens bija galvenais, un viens bija viņam konsultants, kurš ir kādreiz bijis pieredzējis. Un tad mēs vienmēr pārunājām, kas bija labi, kas nav izdevies, kāpēc tur varbūt neizdevās tas. Un es domāju, ka varbūt ka es esmu tāds cilvēks, kurš nebaidās pateikt, ka es esmu kļūdījies. Un īstenībā jau man tā problēma ir sen, vai varbūt tā nav problēma. Bet, ja es kaut ko neesmu izdarījis pareizi, es vienmēr pasaku. Un īstenībā pat nonācām līdz tādiem brīžiem, kur man teica, Matīs, varbūt nevajag tik kritiski visu laiku uz sevi skatīties. Tā kā, kad mums jau liekas, ka tu tulīt tur depresijā ieies, jo tu pilnīgi kā kaut kas nenotiek tā, kā jānotiek, tu domā, ka tu pie viss pilnīgi esi vainīgs. Tā kā nē, man bija pilnīgi liela uzticība. Gan es varēju izstāstīt, kā es jūtos, gan es uzklausīju, ko man saka, apdomājos, un neviens īstā nejaucās. Bija, protams, kaut ko tur. Pat bija tāda, ka pateica, ka varbūt tur, nezinu, meitenes runā, ka varbūt kaut ko vairāk bišķiņi individuāli grib padarīt. Tad es tur, ok, labi. Nu, tāds padoms, bet tā, kad mācītu kāds ko un kā darīt, nē, es biju ļoti priecīgs, ka es varēju strādāt, un to es ļoti novērtēju. Jā, nu, tu pieminēji savu paškritiku, bet tā spriežot pēc tā, kā tā sezona attīstījās, un ka es saprotu, ka jau sezonas vidū sāka nākt piedāvājumi no citām komandām. Tad laikam tomēr to savu reputāciju uz āru bija ieguvis nostiprinājis, ja? Vai kāds bija tas process? Labi, tā sezonas pirmā daļa iet, ja jūs tur kaut kāds uzvars izcīniet, ja? Bet, sezonas izšķirošās spēles vēl priekšā, bet jūs sākat skatīties tālākā nākotnē. Jā, sezona sākās tā, kad mēs pirmajā spēlē pa 1 punktu zaudējām vājākajai komandai, kas sezonu pabeidza 3 uzvarām. Un pēc, man liekas, bija 1 spēle, tad 2 dienas pa vidu, un otrā jau spēle mums bija jāspēlē pret Hanoveru, kas tā kā iepriekšējā gadā finālā spēlēja, man liekas, un top komanda. Un mēs to spēli zaudējām, un visa komanda tur ķer galvu, kā tagad būs grūta sezona. Mocīsimies, būs daudz zaudējumu. Es aizgāju, diezgan pie sevis pārliecināts. Es aizēju, saku treniņām, meitenēm, mēs vinnēsim nākošo spēli, ticiet man. Kaut ko tur izdarījām, un tiešām pārliecinoši mājās uzvarējām to. Un tad jau viss domā, mēs ejam uz čempionu titulu. Tad es teicu, bišķi piebremzēt, ka tik traki arī nevar, ka visu laiku uz augšu, uz leju iet, kad ejam vienkārši soli pa solim. Bet par to, kā tur ar kaut kādiem piedāvājumiem bija, vienkārši bija tā, ka es nebija jau tā, ka komandas zvana vai kaut ko runā. Vienkārši es ar jaunu aģentu Mārtiņu Bērziņu vienojos par darba attiecībām, ka viņš man palīdzēs. Un līdz ar to skaidrs jau arī bija tas, ka es apzinājos, ka es aizbraucu, kā lai pasaka pareizāk. Es upurēju ļoti daudz lietas, un aizbraucot uz Vāciju, tādās, ja pieņemsim, finansiālā ziņā, es zaudēju krietni, nekā man bija situācija Latvijā, un es to ļoti labi apzinājos. Paldies Rūtai, man draudzenei, ka viņi to saprot. Un tad vienkārši mēs jau kaut kādā janvārī izdomājām, ka mēs nepagarināsim to līgumu, kas man bija tā kā ierakstīts, un tad sāk attiecīgi aģents droši vien strādāt. Bet es tikai koncentrējos par to. Es gribēju, tiešām, es biju ļoti priecīgs par komandu. Es biju arī gatavs palikt. Un viņi arī izteica daudz labāku piedāvājumu. Bet, jā, un es biju tiešām priecīgs, un tur man viss bija. Un es koncentrējos tikai par to, lai uzvarētu. Un tādā sezonas laikā es tā īsti nejūtu to, ka tur būtu kaut kādas sarunas vai kaut kas tāds man apkārt. Vai, man personīgi neviens nezvanīja, neviens neko baigi nerunāja. Vienkārši, manuprāt, Vācijā tās komandas vietējās, kad tu spēlē tajā savā līgā, tu saproti to, ka visi zina, kāds ir budžets, pieņemsim, Nordlingenai, un tad visi redz, bet ārpus tās Vācijas jau neviens nesaprot to atšķirību, kāda ir atšķirība starp 1. komandu un starp, 9. komandu. To jau zina tikai vietējie, tāpēc arī visticamāk, ka tā interese visbiežāk ir tajā vietējā tirgu, nevis uz ārzemēm.
Tas jau tālāk arī aģenta darbs, protams, stāstīt un tā tālāk, jā. Nu, Zārluī labākais variants, ko pats varēja izspiest šajā situācijā, gan, es domāju, gan sportisko aspektu, gan arī to materiālo aspektu. Laba komanda. Es domāju, ar lielām ambīcijām viņi grib spēlēt Eirokausos, bet šobrīd nav sportiskais pamats īsti spēlēt. Ja viņas pagājušajā sezonā 8. vietu izcīnīja, bet iespējas tur ir labas. Daudz izrunājos arī ar Ketiju Vihmanu, kas tur spēlēja nesen. Viņi izstāstīja, ka tiešām komandā viss ir ļoti sakārtotis un viss ir iespējas strādāt. Manuprāt, tagad es tieši vakardien atbraucu no turienes, es biju vizītē. Viņi mani aizlidināja uz turieni, iepazīties ar stafu, paskatīties zāles, iepazīties ar vidi, ar prezidentiem, ar visu vadību. Manuprāt, jā, ka var just, ka tai komandai ir augsts līmenis, ir augstas ambīcijas, ir tā varēšana. Vienkārši droši vien iepriekšējos gados kaut kur nebija varbūt paveicies ar komplektāciju vai ar varbūt tur treneri iepriekšējā sezonā sākumā bez pieredzes paņēma treneri, kurš no vīriešu basīšu beidza spēlēt un uzreiz sāk trenēt un sāk sezonu ar 6 zaudējumiem, ka visādi apstākļu sakritības, kas neļauj būt tur, kur viņiem ir jābūt. Un es redzu, jā, tajā komandā potenciālu. Un, nebija jau arī tā, ka stāvēja rindā tās komandas. Bija pāris piedāvājumi, un es domāju, šis bija vislabākais. Par mērķiem jau bija kaut kāda runa? Jā, komanda grib pusfinālā iekļūt. Tas nozīmē, ka jātiek vispirms playoffs, un tad jāpārvar pirmā kārta, kas, manuprāt, ir ļoti sasniedzams. Un tas ir jāizdara, kas man arī ir par to prieks, ka tai komandai ir liels ambīcijas un ka tā komanda grib uzvarēt. Un kad nav tā, ka nepamatots ambīcijas un ka vienkārši pasaka, mēs gribam pusfinālu, bet komanda tiešām strādā, darbojās un dara visu, lai to varētu realizēt. Sastāv kontūrs ir jau skaidrs, vai tur vēl viss darbs priekšā? Tuvojamies, lai noslēgtu. Komplektācija vēl pāris vietiņas ir palikušas tieši īstenībā garajā galā. Skatāmies, kādu spēlētāju izdosies dabūt kā centru, lai pēc tam varam attiecīgi piekomplektēt klāt 4. numurs. Bet, principā, jā, kad tuvojamies jau, lai būtu nokomplektēts sastāvs. Latvijā daudz jaunas, garas, perspektīvas meitenes, vai varētu būt arī, ka kāda spēlē tavā komandā? Iespējams, jā, iespējams, ka būs. Varbūt, skatīsimies, kādas ir iespējas, bet neizslēdz noteikti šādu iespēju. Jāsaprot jau arī, ka, teiksim, ja mēs runājam atkal TTT, pieņemsim meitenes, viņas jau ir sev uz tādas skatuves parādījušas, ka viņas jau pāri tādai Vācijas līgai, es domāju, ka skatās. Tur arī atkal ir jāatrod tas vidusceļš starp to spēlētāju, kuram vēl ir sevi jāpierāda, kuram vajag vēl trenēties, un tad arī tās iespējas. Jā. Tā kā opcijas ir, jā, un domājam, skatāmies, bet pagaidām, kā jau es teicu, viss būs atkarīgs no tā, kā izdosies tos galvenos spēlētājus nokomplektēt. Jā, labi. Mazai atslodzēji pārējie pie mūsu pēdējās tēmas. Te ir arī kaut kādi tādi pa pusē privāti jautājumi. Kāds ir tavs mīļākais basketbola triks? Triks. Kas ir triks? Ja no mājiņu kustībām, tad tāds crossovers kārtīgs. Tas bija man tāds favorīts. Ja kāds zina, tad ir tāds video YouTube, kur Alans Iversons pret Jordanu 2 reizes uztaisīja crossover, iemet pustālā. Tad kādreiz tas bija man tāds kroņa gājiens. Jā, bet tāds ļoti vienkāršs, bet manuprāt, ja tur labi iemācās, tad ļoti grūti nosakt. Meitenēm var kaut ko tādu iemācīt? Viegli nav, bet es domāju, ka tās meitenes, kas 1 uz 1 ir tiešām tādas spēcīgas, ka viņas ir uzķērušas kaut kādu daļu no tā, bet nav viegli to iemācīt. Tas, teiksim tā, man arī to neviens neiemācīja.
Pats To tu iemācījies. iemācies spēlējot vienkārši ārā ar draugiem, nezinu, stundām, dienām, mēnešiem. Spēlējot, tu vienkārši vienā brīdī saproti, ok, uz šito visu laiku uzķerās. Un tur turpini to darīt, pilnveidot. Jo, manuprāt, tā konkrēti vienkārši iemācīt nav viegli. Tas ļoti liels tāds, ļoti daudz jāspēlē. Jā, kas ir tavs mīļākais ēdiens? Labs jautājums. Droši vien, ka nebūšu oriģināls, teikšu, ka man sushi garšo. Tagad no tādiem junk foodiem, laikam kebabam es dodu priekšroku. Vācijā bija izcili kebabi. Ja jāiet uz tādu restorānu, tad droši vien no steika kārtīgi tādu medium neatteikšos. Kādi ir tavi vasaras plāni? Jā, daudz plānu ir. Pirmkārt, šobrīd es vēl nedaudz, lai gan jāsaka tā, ka šobrīd tāda pirmo atpūšanās nogriezni esmu noslēdzis. Tagad priekšā ir 2 nedēļas nogals ar U16 meitenēm, kur es gribu redzēt tādu plašāku to kandidātu loku klātienē un redzēt, kā viņas izskatās. Tad es plānoju atpūsties vēlreiz. Un pēc tam, sāksies pastrādāšu nedaudz nometnē vienā, un tad jau 16 izlase, kas droši vien aizņems lielāko daļu vasaras. Ar Vācijas klubu ir droši vien komunikācija notiks, bet klātienē tev tur jābūt augusta beigās tikai, pēc U16 čempionāta. Tagad es biju ieradies, es tur satiku jaunās meitenes, vietējās vācietes, kas būs komandā. Satiku, tur bija viena poliete, kas strādā, un viena kas strādā paralēli arī pa treneru. Un viena meitene no Luksemburgas bija piebraukusi, kas mums būs komandā. Tā kā es tur iepazinos un turpmāk attālināti, un tad jau pēc U16 čempionāta mums turienē. Jā. Labi, pie 16 vēl drusku vēlāk. Kas ir tavs basketbola algs? Algs basketbolā, laikam, jāsaka pareizi. Tie tādi grūti jautājumi. Pirmkārt, noteikti viennozīmīgi Maikls Jordans no spēlētājiem. Ar atrāvienu, es domāju, priekš manis viņš ir priekšā visiem. It sevišķi arī noskatoties to Last Dance un izlasot vairākas grāmatas par viņu to mentalitāti. Manuprāt, tiešām apbrīnojami šobrīd. Ja godīgi, tad šobrīd Lebrons Džeims, un ko es viņā visvairāk apbrīnoju, ir tas, ka kopš es apzināti sāku sekot basketbolam līdzi, tad viņš visus tos 20 vairāk gadus ir bijis vienā līmenī praktiski. Jā, protams, tur ir bijuši, kad viņš ir bijis vienkārši neapturams, bet viņš ir bijis visaugstākajā līmenī, viņam vispār nav nekādas problēmas bijušas, viņš ir vienkārši tā visu laiku vienā līmenī noturēties, manuprāt, tas ir nenormāli liels tas meistarības rādītājs. Un, ja tā Eiropā man nenormāli kādreiz patika Spanulis kā spēlētājs, jā. Un bērnībā ļoti daudz Armaņš Šķēles skatījos. Patika nenormāli, kā viņš spēlē. YouTube viņam tāds labs video, kas jauniem spēlētājiem iet. Armaņš Šķēle, Aldija Bova, uzlieciet labu dziesmu un pilna zāle, bija pilna arēna Rīga. Atceros vēl tagad, kā viņš atnāca lielajiem šortiem, tā visiem bija šorti pāri pa celi. Viņš uzvilka garās zeķes, visiem bija garās zeķes kājās. Tas bija tāds, uz ko gāja tiešām skatīties. Jā, bija laiki. Ar kuru šaha figūru Matīsam patīk uzsākt šaha spēli? Varbūt var arī jautātāju uzminēt. Kristaps Teters? Nē. Elvis Brokāns tad. Jā, precīzi. Jā, tā jau ir. Daudz spēlējuši vai? Jā, viņš varētu atbildēt, kā viņam ir gājis, bet viņš, jā. Tāpēc jau viņš prasa, ka viņš grib zināt, pamācīties no meistara, bet jāskatās, kas sēž pretī, bet gan jau, ka pārsvarā sākšu ar laidni iekarošu bišķiņu viducīti, un tad jau domās tālāk. Ok, tad ir divu prognožu Es atvainojos ar bandinieku, nevis ar laidni, ar bandinieku, sorry. Aha, labi. Tad ir divu prognožu jautājumi. Pirmkārt, kuram klubam prognozēja futbolā Champions League titulu? Tā.
Kas mums vispār ir finālā? Real Madrid Real Madrid pret un vācieši. Borusiju. Borusija, Es nevis uz Real Bayerns. Madrid, jā, man Real Madrid droši vien, ka ir favorīta komanda. Es kaut kādā mērā bišķiņ tam futbolam nesekoju tik daudz līdzi. Kaut gan es tikko biju Spānijā un tieši nostājos, ka Real Madrid vinnēja Bayern. Bet Tā kā Vācijā nebija uz futbolu? Neaizved es tevi? biju aizgājis pāris reizes, bet es tik ļoti nesekoju tā līdzi. Neskatos. Man tiešām patīk spēlēt futbolu, bet es labāk, nezinu, virslīgai sekoju līdzi nekā Champions League. Labi, un kā ir ar basketbolu Eirolīgu? Es Tavs arī par Eirolīgas Real Madrid. prognozes. Arī par Real Reāls. Madrid, es domāju. Jā. Jā, nu labi. Reāli prognozes var piepildīties vai nepiepildīties pavisam drīz, kā būs ar vasaras prognozi, tātad U16 izlase. Es saskaitīju, ka 4. reizi vispār 2. gads pēc kārtas galvenā trenera lomā. Šogad ar tādu niansi, ka rudenī tavs vārds nebija starp kandidātiem. Es pieļauju, ka tas bija arī Vācijas kontekstā, nezinot, kā tā karjera tur izvērtīsies. Rudenī Ilzos Hlebovicka apstiprināja faktiski uz Baltijas jūras kausu par treneri. Pēc tam Ilze pati, tā kā es saprotu, ka vai atkāpās, vai pagāja malā, vai katrā ziņā treneru komisija lēma vēlreiz par 16 izlases treneriem. Es saprotu, ka tā tad nekādu Vācijas šķēršļu vairs nepastāv, tu biji gatavs kandidēt jau šo man. Jā, sākotnēji, jā, es domāju ilgi, ka es nezināju, kāda beigsies sezona un cik daudz tas no manis prasīs un cik es būšu tam gatavs, jo skaidrs, ka trenēt jebkuru valsts cienību 16 vai pieaugušo, tas prasa daudz enerģiju un trenerim ir jābūt ar 120% iekšā, 24/7 tajā darbā, ko viņš dara, un es nebiju pārliecināts, vai es spēšu sniegt to visu, jo es nezināju, kā man beigsies sezona, kā es jutīšos. Tā man bija pirmā pieredze, un šobrīd, jā, es atbraucu atpakaļ uz Latviju, gan satikos ar Ilzi, izrunājām gari un dikti, kas un kā, gan sapratu, ka es būšu visticamāk atpūties, kāds es jau šobrīd jūtos pēc vairāk kā mēneša atpūtas no sezonas, un ka man ir diezgan vēl laiks šobrīd, lai atpūstos, un jā, sapratām, ka es to varu. Es sapratu, ka es to varu, ka es to gribu. Saņēmu arī atbalstu mājās par to, ka man tas ir jādara. Un jā, piekrītu šādai iespējai. Un plus arī es zinu daudz meitenes, un ar kurām jau pagājušā vasarā tika strādāts. Tā kā tas kontingents arī kaut cik zināms ir. Kāds ir tagad plāniņš? Te jau pieminēja, ja, ka 2 nedēļas nogales būs tā kā sabraukuma treniņi, kaut kas tāds? Jā, tad mēs šonedēļ savāksimies sestdien, svētdien uz 4 treniņiem, un nākošais nedēļa arī sestdien, svētdien uz 4 treniņiem, kur es gribu tādu lielāku kandidātu loku tieši paskatīties. Es pats biju 16 finālos klātienē, pārējos gan es vēroju vairāk attālināti. Un tāpat es arī sekoju visu sezonu līdz, tā kā man bija kaut kāds viedoklis par spēlētājām, un es ļoti daudz uzticējos Elvim Brokānam un Ilzei par to, jo viņi visu gadu strādāja ar meitenēm, gan spēlēja regulārajā sezonā, gan Baltijas jūras kausā, un viņi tos spēlētājs ļoti labi zina. Tā kā šobrīd tas mērķis ir paskatīties, pārbaudīt, ar kādu tad sastāvu mēs vasarā uzsāksim darbu. Ilze paliek komandas stafā, kā viena no tavām asistentēm. Jā, protams. Jā, protams. Tā kā komandas personāls paliek nemainīgs no pagājušās vasaras. Jā, par U16 vecumu parasti saka, ka tur pusgadu laikā var notikt milzīgas izmaiņas spēlētāju meistarībā. Var pamainīties tā hierarhija un tā. Vismaz pamatā pa puišiem es zinu, ka tas ir runāts. Kā ir? Tu pieminēji, ka tu esi sekojis arī attālināt, kā tā meitenēm ir gājis. Kāds ir tas kopējais iespējas, uz kur pusi tā attīstība virzījusies un cik viņa bijusi dinamiska? Vai visām vienāda, taču nē, droši vien?
Mhm. Nē, noteikti, ka tas droši vien teiciens, manuprāt, bišķi vairāk būs uz zēniem, jo meitenes tomēr ir nobriest ātrāk, un viņas jau tādos 16 gados ir krietni gatavākas. Es domāju, ka varbūt tie lielākie pārsteigumi var notikt vienkārši tajā, ka kāda varbūt spēlētāja mainot treneri, mainot to vidi, kaut ko varbūt kāda var labāk parādīt, kāda varbūt ir tieši tās vides produkts, ka viņi atnāk nedaudz citā vidē un kaut ko nevar parādīt, ne tuvu to, ko viņi var parādīt savā komandā. Un tas, manuprāt, tas arī ir mūsu mērķis saprast, kā tieši šajos treniņos, kā tas spēlētājs, kā viņas izskatās citā vidē pie cita trenera, kur ir citas prasības. Jo mana pieredze ir tāda, ka citreiz atnāk spēlētājs, kur tu zini, ka viņa to sadarbību spēlē savā komandā. Tu iedod to pašu, bet viņi vairs to nespēja izdarīt. Jo viņi vienkārši nejūtās brīvi vai kaut kur nejūtās tā, kā viņai vajadzētu justies. Līdz ar to tas arī ir mums tas mērķis pārbaudīt, saprast, kuri uztver informāciju, kuras varbūt neuztver informāciju un kā kurš jūtās kaut kādās tādās situācijās, tieši pamainot vidi, kas, manuprāt, tas arī ir tas, kas ietekmē visbiežāk to, ko tu teici, ka tajā tādā pusgada laikā ļoti daudz var mainīties. Kas ir attiecīgi par tev meiteņu progresu? Man ir prieks, ka ir vairākas meitenes, kas spēlē sieviešu līgā un spēlē labas minūtes. Tāpat ir vairākas meitenes arī, kas spēlē, es domāju, lielajā sieviešu līgā, kur ar Lietuvu kopā spēlē. Ir arī meitenes, protams, kas spēlē U16 izlasē jā, noteikti, ka gribētos vienmēr jau, lai ir ar izlasi vai labāks tas treniņu darbs, un es saprotu, ka šogad jau nebija izņēmums, ka nav viegli to treniņu darbu sezonas laikā nostiprināt, kur arī jāsaprot, ka komandu treneriem arī ir savas intereses, un visiem ir kaut kādas savas intereses, un ka tas ir normāli, bet, manuprāt, lai meitenes iegūtu pieredzi, sevišķi bija daudz meitenes, kuras arī nevar iegūt savā komandā pieredzi attiecīgajā tajā Latvijas sieviešu līgas otrajā līgā. Tad viņas varēja pie U16 iet spēlēt, iegūt to pieredzi, uzreiz aptaustīties, ko nozīmē, ka tu atnāc citā vidē ar kaut kādām prasībām citādākām. Un tas, manuprāt, ir ļoti pozitīvi. Tā kā es tiešām skatos pozitīvi, un es domāju, noteikti uzreiz jau var pateikt, ka mums nav izteikti centri. Pagājušajā gadā mums bija Anna Liepiņa, kas bija arī uz Eiropas fona, es domāju, ļoti spēcīgi un dominējoši garais. Tad šobrīd mums nav īsti tādu izteiktu garo, kur varbūt šogad tas komandas trumps, kaut kāds noteikti ātrums būs, un varbūt vairāk uz mazajiem spēlētājiem būs jāiznes šis uzsvars uz to spēli. Bet es domāju, ka tas nav nekas sarežģīts tādā situācijā. U16 vecumā es jau esmu bijis pirms tam. Tā kā ar treneriem kopā izdomāsim, atradīsim optimālākos risinājumus. Jā, palīdz atcerēties, cik meitenes bija pagājušajā gadā tādas, kas var spēlēt arī šogad. Pītešu komandā, vai ne? Tā, tad man ir ātri, lai es negribu nevienu aizmirst, bija Mila, Māja Aploka, Sindija, Marta Ploriņa, Evelīna Pauzera. Manuprāt, 5. Pietiekami normāli, piecinieks iznāk. Es ceru, ka es Pieredze ir neesmu kaut nevienu kāda. aizmirst. Varētu būt, man tā intuitīvi likās, bet man arī jāpārbauda. Labi, tas varbūt 5, 6, varbūt nav tik ļoti būtiski, bet tas ir svarīgi, vai ne, ka tev jau ir kaut kāds kodoliņš tā kā veidojies, kas meitenes zina, ko nozīmē Eiropas čempionāts, jo tas nav Baltijas jūras kauss. Protams, un meitenēm ir pieredze pie tā, viņas zinās, uz kurieni viņas brauc, un viņas, es domāju, arī visas šīs meitenes, ko es nosaucu, ir pietiekoši ar pietiekoši labām līderu spējām, kuras varēs kaut kādā veidā, es ceru, arī nedaudz nodot tai pārējai komandai to tādu mēsīšu par to, kam mēs gatavojamies un uz kurieni mēs braucam un kādas būs tās grūtības, un es domāju, ka visam vajadzētu būt kārtībā. Pašam arī pieredze netrūkst. Tad U16 komandai šis būs 4. čempionāts, U18 toreiz Eiropas čempionāts izjūga bija Challengers, bet U20 Eiropas čempionāts. Varbūt palabos, varbūt mans iespējas no malas nav īsti pareizs, ja, bet man ir radies iespējas, ka parasti tavām komandām bijuši aizraujoši sižeti, ļoti labas
ļoti labas spēles un ne tik labas spēles, un tas ir rezultējies ar bija gads, kad bija bilants 5-2, bet 9. vieta, bija gads, kad bilants nebija tik laba, bet bija par vietu augstāk, bet arī ne tik augsts, kā gribējās. Vai es pareizi teiktu, ka tavas ambīcijas jaunatnes izlasēs netuvu nav apmierināts un ka ir arī tāds profesionālais vēlniņš dzen uz priekšu un gribās sasniegt kaut ko lielāku nekā ir bijis iepriekš? Jā, protams, ka vienmēr gribās vairāk. Es noteikti es varu 100% pateikt, ka izlases nav tā vieta, kur es eju piepildīt savas tādas sportiskās ambīcijas. Skaidrs, ka es vienmēr gribu izdarīt visu pēc iespējas labāk, bet tās nav tā vieta, kur es eju, nezinu, lai sevi pierādītu. Man vienkārši nenormāli patīk strādāt ar Latvijas tām labākajām meitenēm un palīdzēt viņām. Un es uzskatu, ka šobrīd es arī varu daudz palīdzēt, iedot daudz no tā, ko meitenēm vajadzēs varbūt nākotnē, parādīt to virzienu, kurā viņām jāiet, lai viņas attīstītos. Skaidrs, protams, ka gribās, ir lietas, ko gribās izdarīt labāk un iekļūt, bet tā, par cik tu arī teici, ka ir tā pieredze iekrāta, tad ir arī tā pieredze iekrāta tāda, ka varbūt ir vienkārši jāiet un jāstrādā un nav jādomā īsti par to. Izdosies, neizdosies, manuprāt, jāiet no spēles uz spēli un nav ko baigi sapņot. Vienkārši jādara tik, cik mēs varam izdarīt, jāizspiež no katras spēlētājas maksimums, tā lai viņi pēc vasaras paliek labāka kā spēlētāji un kā cilvēks, un tad jau tie rezultāti arī neizpaliks. Tā kā, manuprāt, tā kā tu minēji, ir bijuši gadi, kad mēs braucam un visi tur rīkšķis, ka mēs neizkrītam uz B divīziju, un beigās mums tur, tas bija mans pirmais turnīrs, es atceros, ar 2002. gada, 3. gada meitenēm, kur es atceros Edijs vēl kā tagad, es atceros, teicu, Matīs, lūdzu, bez B divīzijas, un mēs aizbraucam, un beigās ir tā, ka visi nenormāli priecīgi, 5 uzvaras, 2 zaudējumi, 9. vieta, bet ka tās emocijas pēc tam ir, fantastisks, un es domāju, ka uz to arī jāiet, vienkārši jāizdara savs maksimums, nevajag uzlikt. Jo mēs jau arī nevaram zināt, tie čempionāti liekas, katru gadu jau tie nosaukumi mainās. Ne, tie nosaukumi paliek vieni, bet tie sastāvi jau komandām mainās, un tas daudz kas ir, kas vienkārši nav mūsu kontrolē, un tas, ko es varu kontrolēt, ir tas, kā es sagatavoju meitenes, cik daudz es viņām iedodu kaut ko vērtīgu, kas viņām paliks turpmākajai dzīvei, ka viņas varēs to atcerēties. Jā, labi, tad neaizraujamies ne ar konkrētiem solījumiem, ne prognozēm par sportisko rezultātu. Novēlu, lai veiksmīgi šis darba process. Bet tad pēdējais jautājums arī iesūtīs no malas, kādas ir svarīgākās lietas jāievēro sportistam, lai kļūtu par profesionāli. Varbūt tas varētu būt tāds novēlējums arī tavam audzēknēm. Pirmkārt, ir jāpatīk tam, ko tu dari. Ja tev nepatīk, ja tu negribi iet, un īstenībā ļoti bieži es arī prasu meitenēm, arī zēniem, kas kaut kādas individuālos treniņus vasarās vai kaut kad es paņemu, es vienmēr mēģinu bieži pajautāt, vai tiešām tu pati vai pats gribi nākt trenēties, jo, lai nav tā, ka vecāki nenormāli grib, bet bērns vispār negrib, es tam neredzu. Ja tā ir, tad es neredzu tam vispār kaut kādu jēgu kaut ko turpināt. Tam ir pirmkārt nenormāli jāpatīk, nenormāli jāgrib, un neko jau oriģināli es nepateikšu. Jāpavada daudz laiks, daudz jātrenējās tajā pašā brīdī. Tas, ko es varētu novēlēt, ir, ka nevajag pārforsēt vienkārši tajā brīdī, kad tu sporto, kad tu trenējies, izdara to ar tiešām lielu atdevi. Un, ja tu ej kaut kur spēlēt, tad spēlē uz uzvaru. Ja tu ej trenēties, trenējies kārtīgi, un tajā pašā brīdī, ja tu kaut kur, nezinu, atpūties vai neko nedara, tad atpūties tā, lai tu esi tiešām pēc tam neesi nogurs. Jo, manuprāt, ja tu nenormāli daudz vienmēr trenēsies, tev prāts vienkārši atslēgsies un nebūs īsti efektīvi. Ja tu trenēsies nenormāli daudz, bet slikti, bez atdeves, arī īsti nekas labs nesanāks. Ja tu vienkārši maz trenēsies, bet kvalitatīvi, tad var kaut kas arī sanākt. Tā kā tie varianti ir ļoti daudz, bet galvenais ir tam, ka tev tas ir jāpatīk. Ja tev kaut kas, ko tu dari, nepatīk, tad jau īsti, manuprāt, veiksmīgs nekad nebūs. Tad jānovēl, lai jums patīk visiem tas process, kas būs vasarā.
pirmkārt U16 izlase, un mums tie procesi basketbolā būs daudz vasarā, jā, tā Jā, kā būs kam sekot. jā, Būs kam tieši tā. sekot, un garlaicīgi nebūs. Labi, paldies, Matīs, par sarunu, veiksmi turpmākajos darbos, un tiekamies basketbolā. Jā, paldies jums! Vislabāk!